Laika līnijas dziedināšanas meditācija, tavs 2025. gads. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām, turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāksi spēcīgā, dziļi radošā, smadziņu tētveņa stāvoklī. Tāpat laikā paliekot nomodā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēs reaģēt uz visu, kas prasīs tavu uzmanību. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvosi šīs meditācijas laikā. Varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Izteiksim nodomu šo meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlētos dziedināt, vai ar ko vēlētos pastrādāt. Tas var būt kāds traumatisks notikums tavā bērnībā, vai arī kāds cits notikums. Bet zini, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši to vietu, kur nepieciešams. Lai dziedinātu kādu notikumu, lai tu veidot savu 25. gadu perfektu. Teik dosies leju pa kāpnēm, tu stāvā kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli leju sajūtu, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies leju, dodies dziļāk, paliekot nomodā un apzinoties visu, kas notiek. Pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi un ar katru ieelpu un izelpu atlaižot jau kādu stresu vai spriedzi. Līdz tu sasniedz kāpņu apakšu, tev priekšā ir tunelis, kur galā ir gaisma, turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlies tunelis vai durvis. Bet zini, ka izvēli var arī neizdarīt. Ar katru soli tu arvien tuvojies gaismai, līdz tu iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tava mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari sēst smaržas ap sevi un sēst zem pēdām. Var sadzirdēt dabas skaņas. Visur, kur skaties, tu redzi spilgtas spožas krāsas. Tā ir skaista un mierpilna vieta, kur var doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sēsties pilnīgā mierā un drošībā, pilnīgi brīvi, līdz tu pastaigājies ap šo skaisto vietu dabā. Un tu pamani garu starojušu gaismas būtni, kas tuvojas. Tas ir tavs viedais, visu mīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, vai var to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šis skaistā gaismas būtne to tuvojas un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka var sajust bezgalību gudrību, raugoties šīs būtnes acīs. Tas augstākais es zina visu par tevi, zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Tur uzdot jautājumus savam augstākajam es, kurā laikā saņems skaidrs un precīzi atbildes. Ja vēlies, var apskaut savu augstāko es, sajūtot, kā tava ķermeni ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Un zini, ka šodien tavs augstākais es tev vadīs cauri tavam 2025. gadam. Bet, lai tavs 2025. gads būtu perfekts, aizdosies pie kādas, varbūt kāda notikuma vai traumas, kas ir jādziedina, vai pie saviem pagātnes gadiem, citiem gadiem, kas nav bijuši tik perfekti. Zini, kad šobrīd ir janvārs vai kāds cits mēnesis, taču 31. decembrī, brīdī, kad taisīts atskaiti, un tu gribēsi noteikti ielikt savu desmitnieku šim gadam, lai būtu 10 2025. gadam, pastīsies, kur var būt problēmas, kāpēc nav desmitnieks 2025. gadam. Lūk, tiešais tev augstākais atrodas laika mašīna, tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tas augstākais es aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Jūs ieiet lielā paļā telpā, kuras vidū atrodas ērts krēsls. Tu apsēdies, iekārtojies krēslā, un tavs augstākais es dodas pie vadības paneļa, lai sagatavotos ceļojumam. Durvis aizvarās, un tu jūti maigu pacelšanās kustību. Tu skaties ārā pa logu, un tev skaistā vieta dabā aizvien attālinās. Kamēr tu cēlies augšu cauri zemes atmosfērai, pēkšņi tu redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Tu jūti, kā caur to ķermeni plūst enerģijas vīņi. Tu paraugies savu ķermeni, tu smirgo un laistās zeltainā gaismā. Tagad esi savā meditīvajā gaismas ķermenī. Tavam meditīvajam gaismas ķermenim piemīt daudz apbrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks. Tu vari iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem. Tu telepātiski vari sazināties jebkurā valodā ar jebkuru būtni. Tu vari padarīt savu neredzamu, tu vari apturēt laiku, palielināt vai pātrināt to, un, protams, arī tavs augstākais es var izdarīt to vēl daudz vairāk. Teik dosies atpakaļ laikā un apciemos tavu pagātnes es notikumus
Doties atpakaļ laikā, bet sākotnēji pie sevis, pie savas dvēseles, un redz, ka uz lieliem ekrāniem parādās visi pagātnes notikumi, kas tev traucē savam 2025. gadam ielikt desmitnieku. Doties atpakaļ laikā un vēro šos notikumus uz ekrāniem. Kas ir tas, kas tev traucē tavam 25. gadam būt uz 10 punktiem? Iegūst to augstāku vērtējumu. Varbūt redz kādu cilvēks, notikums, miedarbības. Un pasties, kas ir tas pirmotnējais iemesls, kāpēc ir šādi notikumi, cilvēku miedarbības. Un apstādināsim laiku īsu brīdi pirms tā kaut kā. Un tikai tu tos augstākais esi, tos pagātnes esi var kustēties un sarunāties. Viss cits sastinguši laikā. Sākumā nomierini savu pagātnes esi pasakot, ka viss kārtībā. Nav nekas no kā baidīties, ka jūs esat mīloši Dievu sūtītas būtnes. Bet pierādīt, ka patiesība mēs piesauksim Dievu zaudēno starojošo mīlestības gaismu, lai tā piepild visu to būtību. Tu virzīsi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes esi, notīrot un notīrot katru šūnu atomu molekulu tavu pagātnes esi ķermenī. Tas liec zelta gaismas vairogu ap savu pagātnes esi, lai pasargātu no traumas vai negatīvas programmēšanas nospiedumu ķermeņu šūnās. Tagad pārprogrammēsim tavu pagātnes esi zemapziņu patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījis Dieva mīlestību. To dzīvē pienāks laime, veselība, pārticība. Tas pilnīgi nevainīgs Dieva acīs un es izdarīju neko nepareizi. Bet, ja izdarīju kaut ko nepareizi cilvēciskā plānā, tev projām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts, nevainīgs, nevainīgs. Paceļam rokās tā mazo pagātnes es un atlaižam debesīs. Tāpat tu esi skaists un perfekts. Un zini, dzīvē var piedzīvot jebko, ko tu vēlies. Un tagad sniegsim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tavu pagātnes ķermeņiem. Sākumā paņemsim spēcīgs nosūcējs, kas palīdzēs izņemt kādu vainas jūtu, kaunu bailes vai citas negatīvas emocijas. Mēs tās izņemam no ķermeņa un ieliekam zelta gaismas lodē, ko rēdam augšup debesīs. Dziedina fizisko ķermeni, redzot, kā viss šūnas fiziskajā ķermenī atlaiž ap kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējušos emocionālos modeļus, aizvietojot tos totālu mīlestību pieņemšanu. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, turpin noņemt kādas negatīvās programmas, kas jebkādā veidā traucē. Atlaid savas vainošanu, kritizēšanu. Dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot kādas negatīvās astrālās enerģijas, kādas negatīvās domformas vai būtnes, un uzliec zeltīt gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Dodies pie ēteriskā ķermeņa, dziedini auru un čakras, pārliecinoties katru čakru darbojas pilnvērtīgs tur īstajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un noņem jau kādu negativitāti no auras, jau kādu tumšu enerģiju. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemt kādu negatīvu karmu, negatīvas karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai. Piedodot visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tiek paceļam tev ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, tev pagātnes es augšup debesīs, atlaižot Dievu sirdī. Mēs lūgsim augstāko es un garīgos pavadoņus, noņemt visus negatīvos nospiedumus no taviem 6 zemākajiem ķermeņiem, kas radušies šī notikuma rezultātā. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots. Izdziedināts, svētīts un piedots. Te pabeidzam dziedināšanu. Atvadies no savu pagātnes es. Zinu, ar laika mašīnu vēl var aizdoties dažādiem zemapziņas notikumiem, apastītos kādus notikumus, kas veido tavu gadu, kas dos tev iespēju tavā gadā būt desmitniekam.
Redz, ka visur tur ienāk Dieva zeltainā gaisma. Kas ir priekš tevis taisna padomā? Kā tu piepildīsi savu dzīvi, ar kādiem notikumiem, kādiem cilvēkiem? Janvāris, februāris, mārts, aprīlis, mājas, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Ka pārējie notikumi, kas to nekalpo tavā laimei, pārticībai, vairāk nav tavā klātbūtnē, nav blakus. Redz, ka ir 31. decembris. Tu redzi sevi, savus līdzcilvēkus, ģimenes locekļus. Redz, ka tu esi laimīgs, laimīga, ka ir izdevies tavs gads, izdevusies tavu dzīvi, gan karjerā, privāti, personīgi, perfekta veselība. Redz, ka arī citiem izdodās piedzīvot viņu sapņu gadu, viņu sapņu jauno gadu. Redz, ka jūs spējat miedarboties savā starpā, pieņemt viens otru laimi. Redz, ka viss dara un dzīvo priekš sevis. Un viss, kas notiekās priekš sevis. Klusībā vai skaļāk, bet tas viss ir priekš sevis. Gan tev, gan taviem bērniem. Mazbērniem, mazbērniem. Redz, kad jūs visi darat un dzīvojat priekš sevis, priekš savas laimes, iekspējām, jo katru no jums vada jūs augstākais es. Lai piedzīvot kādu pieredzi, tik līdz pieredzes ir piedzīvots, jūs dodaties tālāk.
Redz, ka tu satiec cilvēkus, dvēseles, kurus vēlēs satikt. Redz, ka nodarbojies ar lietām, kas tev patīk. Vai tā ir dziedošana, dejošana, meditācijas, retrīti. Vai kā iegūst kāds profesionāls zināšanas valodas, tāds kā tu apgūst valodas, latviešu, krievu, angļu, kā papildus valoda vācu, franču, itāļu. Redz, ka tas notiek viegli, tev patīk. Redz, ka tu esi perfekts komunikācijā, vienmēr saproti, ko otrs saka, arī ja tu esi citā valstī vai citā vidē, vai citās tehniskās zināšanas vajadzīgas. Redz, ka tu vienmēr brīvi orientējies pasaulē, vienalga, vai tu esi lidostā, kādā valsts iestādē, vai tā ir Latvija vai cita valsts. Vai kādā biznesā, organizācijā, redz, ka tu brīvi pārvaldi procesu, saproti, tas notiek viegli. Kad brīvi nolasi sistēmisko lauku un terminus un izproti procesus, ka esi tur, kur tev ir jābūt. Redz, ka varbūt arī noderīgi šajos procesos. Varbūt kaut ko ražot, pārdot, tā tālāk. Redz, ka tu brīvi pelni naudu. Nauda nāk un iet, tas notiek viegli. Tu iedomājies kādu naudas summu, un tu nopelni viņu. Cilvēki labprātīgi maksā par procesiem, par pakalpojumiem. Cilvēki vēršas pie tevis. Viņi nāk un iet. Nauda nāk un iet. Par iegādāties, ko tu vēlēs. Noreikināties, lidot, piedzīvot, būt, jebkur, kur tu vēlēs. Tur lidot uz Londonu, Franciju, Vāciju, Itāliju, Ameriku, Japānu, Austriju, Austrāliju, vienalga, ko tu vēlēs. Protams, pieņemot globālos procesus, kur ir jebkurā valstī, jebkad. Redz, ka vienmēr esi pasargāta drošībā. Un ka tavs bizness vienmēr ir drošībā, patīkams, nav apdraudējami. Pārdod, pēc pārdod. Piedzīvo procesus, radi, esi radošs, būt glezno, dzied, dejo, spēlē klavierus vai kādu citu mūzikas instrumentu, flautu. Dodies cauri pasaulē, bagāts, bagāta. Tev ir viss, ko tu vēlēs. Viss iespējas ir pieejams, var noreikināties, kaut par pasaules dārgākajām viesnīcām, lētākajām iespējām. Ja vēlies, var pastaigāties pa mežu, gar jūras krastu, vienalga pa kuras jūras krastu vai okeāna krastu. Var iegādāties, ko vēlies, kad vēlies. Varbūt vēlies iegādāties kādu skaistu pulksteni vai rotas vai dāvanas.
Redz, ka tas notiek viegli. Ka tava dzīve ir tavās rokās. Redz, ka tev teicam veselība. Ka tavs rokas, kājas, galva funkcionē perfekti. Tu esi veseli. Tev ir tie procesi dzīvē, kas veicina tavu veselību. Tas, kas pretējs tiek dziedināts. Tu satiec tikai tos cilvēkus, kas rada tev veselu. Tu esi savā komforta zonā. Tev bērni ir tavā komforta zonā. Un tu esi vesels. Vienmēr. Bērni, mazbērni. Redz, ko tu gadu noslēdz perfektu veselību, perfektu finansiālo stāvokli. Ja gribi uzkrāj naudu, redz, ka tev viņa vairāk, ka tev ienākumi lielāki par izdevumiem. Redz, ka tu brīvi pārvaldi savu fizisko ķermeni, ka tu izbaudi savu fizisko ķermeni, ka tev patīk tavs fiziskais ķermenis, rokas, kājas, galva. Redz, ka tu redz savu skaistu. Tāpat tev bērni jūtas perfekti savu fiziskā ķermenī, mazbērni. Redz, ka tu vienmēr zini, ko darīt, kā darīt, lai veicinātu tavu veselību, labbūtību. Un redz, ka tev apkārt tādi paši cilvēki, kas veicina tavu veselību, skaistumu, mieru, pārticību. Ka viss, kas ir pretējs, tiek dziedināts. Visu tur ir ielikt zelta gaismas lodē. Un spēcīgie nosūcēji izņems jebko, kas ir liekas. No tevis, no tavas dvēseles. Un tu esi vienmēr laimīga. Viens nevar tevi ietekmēt. Ne tavs bērns, mans bērns, mazbērns, no vecākus. Redz, ka visi esat laimīgs. Tad, kad ja tu vēlēs, var taisīt kādu sieviešu pasākumu, sieviešu retrītus. Var darīt jebko, ko tu vēlēs.